Sieviete, kāda tu esi, cik tev ir gadu, kāds ir tavs svars, kas tev ir mugurā vai labs vīrietis blakus? Vai jūties droši par to, kas esi savā dzīvē? Šie jautājumi pieder laikam, kamēr vēl esam jaunas, kamēr viss vēl ir priekšā. Bet tad pienāk tas laiks, ko sauc par sievietes brieduma gadiem. Un tieši tad sākas mūsu īstais ceļojums. Tuvāk sev, savai patiesībai, vērtībām un priekam par to, kādas esam kļuvušas. Taču arī šis ceļš nav viegls. Priekšā daudz izaicinājumu. Menopauze, bailes no novecošanās, neziņa, kā pilnasenīgāk dzīvot tālāk. Iepazīsimies. Esmu Rita. Man ir 46 gadi, mana ikdiena paiet radio vidē. Un es esmu ceļā, tāpat kā jūs. Vai esmu dāma? Gan jā, gan vēl nē. Vēlos uzzināt un iedvesmoties no citām, kam ir izdevies savos brieduma gados kļūt par tām sevis versijām, kas ir pieņēmušas un sapratušas sevi. Es sēžu un domāju par to viduspārēju, kurā es esmu to 40 plus gadu vecumu, un manā gadījumā tie ir 46 gadi. Ja nekas nemainīsies, 65 gadu vecumā es došos pensijā. Tad 65 mīnus 46, 19 gadi. 19 kvalitatīvi dzīves gadi. Kā man būt? Ko man darīt? Un es nevēlos būt vienkārši tāda novecojuša skaistule. Es gribu būt sieviete, kas ir vislabākā, kāda es varu būt savā vecumā. Un justies laimīgai tajā visā. Atceries, pāri visam tu esi dāma. Un šeit būs kas īpašs tev. Par sevis pieņemšanu savos labākajos gados un gudrību tos izdzīvot. Iedvesmā un zināšanās. Uzmanību, gatavību. Dāmu projekts var sākties. Kā sevi pieņemt un iemīlēt no sirds, kad jau ir pāri 40? Varbūt, ka tas ir tā kā noņemt masku, ko tu esi ikdienā pieaudzējis tajā dzīves laikā klāt. Kāds tu esi? Atkal atgriežamies. Mēs atgriežamies pie tā, pie sevis. Kāds tu esi, tu pats? Arvien populārāks un pieejamāks kļūst iespējas uzlabot izskatu un saglabāt jauneklīgumu ar plastiskās ķirurģijas palīdzību. Vislielākais pieprasījums mūsu kontinenta pusē ir, es negribu izskatīties pēc Gurčenko un Pugačovs. Var uztaisīt tā, lai tā nebūtu, ja? Jo tā lielākā baila ir no tādas pārspīlētības, no tādas ļoti mākslīgas izskata kā tāda. Izdejot sevi no sirds. Hobijs, kas palīdzēs būt aktīvai un vitālai vienalga, cik tev gadu. Saprast, ka tu spēj dejot, ka tu vari dejot un ka tev ķermenī zūd kaut kādi šie te bloki, tad tajā brīdī arī tad tava iekšējā dāma iznāk ārā. Sveicināti Dāmu projekta sarunā, un šodien pie manis burvīga viešņa, aktrise, spilgta personība, kuras dzīve paiet starp Leļu teātri un mākslu. 3 bērnu mamma, Santa Dīdžus. Sveicināti. Sveika, Santa. Mūsu nosaukums ir Dāmu projekts, un es tev uzreiz vaicāšu, kā tu jūties ar vārdu dāma, vai tu sevi asociēji ar dāmu? Laikam jau jā, tāpēc, ka vārdā dāma ir kaut kas aristokrātisks. Patīk viss, kas ir aristokrātisks. Kurā brīdī tu pati jūti, ka tev pārslēdzās tas slēdzīts uz to sajūtu? Es īsti neesmu pārliecināta, vai viņš pārslēdzies. Vai tu esi pārslēgusies? Labi, kas būs tas rādītājs, kas tev noteiks to, ka es esmu dāma? Nezinu, cepures, spieķis, garas kleitas un stalta stāja. Mums raidījums ir veltīts dāmām 40 plus, un stāsts ir par viduspārēju, par tām pārmaiņām, kuras mēs izdzīvojam, apmēram ap to vecumu. Tas bija tik sen. Tas bija tik sen? Kurā brīdī tu piefiksēji, ka tev ir parādījušās šīs pārmaiņas? Ja mēs runājam par 40 plus, tad brīdī es nepiefiksēju vēl neko. Es droši vien, ka vairāk es varētu teikt, ka es to 50 plus U50 vecumā sapratu. Tas ir aptuveni tagad. Kaut kā. Es nezinu, man kaut kā liekas, ka ir kaut kādas lietas, kas paliek mazāk svarīgas, kas kādreiz bija ļoti aktuāls, teiksim, vai par kurām es ļoti uztraucos. Lietas notiek un notiek tā.
mierīgāk skatos. Bet tu vari minēt kādu piemēru par tām lietām, kas tev tagad vairs tik ļoti neuztrauc? Man ļoti nepatīk kavēt. Es vēl joprojām to nedaru. Bet kādreiz man patika izbraukt, piemēram, uz darbu no mājas pēdējā brīdī. Un tad tas skaidrs ir, ka es kavēšu. Bet kaut kādu mistisku apsvērumu dēļ tas notika ļoti, ļoti reti. Bet šobrīd es vienkārši izbraucu ātrāk no mājas. Jo man patīk laicīgi ierasties. Man patīk tāds savs miers, kuram es esmu gatava. Man vajag tādu starpposmu, kurā es paspēju sagatavoties kaut kam, kas man ir, teiksim, es ierodos, tad man izpūš gaisu, tā, esmu ieradusies, kas man jādara nākamais? Nākamais ir tas un tas. Labi, tagad ir tas un tas. Tev ir tās daudzās lomas teātrī, tātad gan kā aktrise, tu esi arī režisors. Es esmu, man ir otra izglītība maģistratūrā, es esmu pabeigusi režiju. Cik daudz tu šajā jomā kaut ko dari? Es esmu bijusi vairākās izrādēs un vairākos dažādos teātros režisora asistenti, Dēls teātrī, gan mūsu pašu Leļu teātrī, un pat es esmu arī Liepājas Leļu teātrī iestudējusi izrādi diezgan nesen. Kā tu izbalansē, kā tu atrod visam laiku, kā tu esi resursā visam? Es skatos tieši pēc tā, kurš ir primāri šobrīd nepieciešamākais. Kuram notikumam ir jāveltī šobrīd visvairāk uzmanības. Tad tā es arī daru. Kurš ir šobrīd primārs? Protams, tur var, teiksim, tas mans kāšu namiņš var kaut kādā brīdī sabrukt, bet tas nenozīmē, ka es viņu nevaru sastrukturēt atkal no jauna un tā, labi, te ir šitā te, labi, saliekam, tagad ir šitā. Un kāda var pārslēgšanos no tā viena uz otru? Ļoti ātri. Labi, un pēc tādiem intensīviem darba periodiem, kā tu pēc tam, tu teici, tev ir svarīgs tas mans laiks un es un manas pārdomas un refleksija, kā tu pēc tam pārslēdzies uz to savu režīmu, uz sevi? Vai tev ir varbūt kāds rituāls? Jā, iedzert glāzi prosecco. Tas ir tavs rituāls. Ātri atslēgties. Kad mēs veidojām dāmu projektu, mans sapnis bija radīt vietu, kur sievietes var dalīties pieredzē, atbalstīt citu un iedvesmoties no dzīves stāstiem, un šis sapnis piepildījās. Mēs tikāmies īpašā pasākumā, kas veltīts sievietēm. Tām, kuras ir ceļā uz jaunām pārmaiņām, drosmīgi pieņem dzīves izaicinājumus un meklē jaunu enerģiju sevī. Todēļ tikai man iespēja glābt situāciju un atļauties pateikt, nē, es vispirms pajautāju saviem iekšējiem resursiem. Kas tur notiek tajā bankā? Kaut iestāt par šo dāmu projektu, tas ir kolosāli, zini, es esmu saps 40 gaida tādu milzīgu sabiedrību. Tirzniecības centrā Rīga Plaza visa diena tika veltīta mums. 2 skatuves, meistarklases, sarunas un sirsnīgas tikšanās. Paldies, debesis! Paldies, zemi! Paldies, debesis! Paldies, zemi! Un pārceļam rokas! Es vienkārši baudam. Tikko notika dejas, šīs bija afrikāņu dejas. Man vispār patīk dejas, tāpēc arī es šeit esmu. Sieviete viena nekad nevar būt spēcīga. Viņa var būt stipra, bet ne spēcīga. Spēku viņai dod šī kopiena. Sievietes, kur viena otru spēja atbalstīt. Tas ir dāma. Jā, man liekas, ir relevants. Cilvēks, kurš pašcietēkams, kurš var jūtosi, kurš spēj būt patiekams ar cikiem. Jā, seksualitāte, tā miers. Jā. Pašpārliecinācija. Vienmēr ir gatava un vienmēr ir apzerta. Dāmas pamēr tā, kas iekšēji rūpējas un gan ārēji rūpējas, kas sev. Un kas arī jūtas lieliski, kurā dzīves situācijā. Un kā kļūt par dāmu? Vienkārši būt. Un mircēt. Būt un mircēt, vai to? Tā bija diena, kurā valdīja iedvesma, atklātība un sievišķīgs spēks. Un kur gan slēpjas sievietes pamanāmākais spēks? Protams, matos. Andri, jūs šodien gāž riņķī dāmu projektu pasākumā. Ko sievietes meklē?
Es domāju, ka viņas meklē to vienu burvju līdzekli, kas nolīdzināt ādu, padarīt viņas mūžam jaunas un skaistas un uzturēt labā tādā formā. Es domāju, ka tas, ko sievietes grib. Es nekad nevarēju iedomāties, ka man varētu piestāvēt tāda garāka mati. Es tiešām nekad. Un tagad es esmu tik laimīga un apmierināta, tāpēc gribu pamēģināt vēl tos vēl garākus. Varbūt, ka tiešām vajag. Šis ir ļoti labi saprast, kā būtu tiešām, ja būtu tāds. Un tas ir ļoti interesanti. Brīnišķīgi jauna frizūra, jauns tēls. Tāds man nekad nav bijis un nezinu, vai arī būs. Es teiktu, ka izskatās ļoti smuki, bet lūk, tad ir nākamais, kas ir saruna ar frizieri. Tātad es gribu tikt pie šiem matiem, kas man ir jādara. Bet šis būtu reāli iespējams. Uz mūsu skatuves kāpa arī mans radio kolēģis Valdis Melders. Atklātā un drosmīgā stāstā par sevis pieņemšanu. Bet ja tās pārmaiņas ir personīgas, tad tās ir sāpīgas. Un tāpēc es gribēšu pastāstīt par to sajūtu, kas notiek, kad atkal kaut kas mainās. Pirmā sajūta ir nopietni, atkal, jo visu laiku kaut kas mainās. Sievietēm, kas nav vairs jaunas, es vispār atsakos lietot tādu vārdu, kad nav vairs jaunas. Man ir 54 gadi. Un zini ko, es jūtos jaunāks nekā es biju 20 gados, kad es neko neēdzu un taustījos tā kā pa tums pa to dzīvi. Šobrīd tu vismaz droši dodies uz priekšu, tur ir pilnīgi cita enerģija. Ja ne varbūt ķermenī, tad galvā noteikti. Tā kā man liekas, ka gana jaunas. Ja mēs par to vidus pārēju 40 plus 45, kad ir zināms viedums mums katrai iestājies, mēs varam atļauties visu darīt ar savu dzīvi. Ja mēs to paņemam rokās un sakām, jā, es būšu savas dzīves līderi, es būšu autentiska, un tajā brīdī, kad es atskatīšos, ko es esmu izdarījusi, man patiks tas. Es patikšu sev, un man patiks tas, ko es esmu izdarījusi. Sievietes pasaule ir bagāta, aizraujoša, un mums kopā ir interesanti sarunāties, izzināt, baudīt un priecāties. Dāmu projektā mums nebūs tabu tēmu. Runāsim gan par naudu, gan par seksu. Vai ir pieklājīgi mūsdienās runāt par seksu? Man šķiet, ka jā. Vismaz ar mani visi runā par seksu, un tā ir mana ikdiena. Un man patīk, ja cilvēki atļaujas runāt par seksu un seksualitāti. Un es zinu, ka draudzeņu starpā jau mēs mēdzam sarunāties par šīm tēmām, varbūt kaut kur ārpusē gluži ne. Tas ir atkarīgs no draudzenēm, jo ir situācijas, kur nē. Bet tieši tas runāt drīkst, runāt ir forši, runāt vajag runāt ar draudzenēm. Un īstenībā tāda lieta, ko es gribu pateikt, ar mums viss ir kārtībā. Tā ir pamatlieta, kas katrai sievietei ir jāsaprot. Ar tevi viss ir kārtībā, tu esi pilnīgi normāli seksualitātes jomā. Tas, kas tev patīk, tas ir normāli. Un ir jāsaprot, ir sev jāatzīst, ka ar mani viss ir kārtībā. Īsta dāma nebaidās runāt arī par finansēm. Mēs mācīsimies nodrošināt sevi un justies stabili, lai kādā dzīves situācijā arī nonāktu. Tāpēc mēs tiešām par tik daudz runājam, un ir tieši šie sieviešu uzkrājumi un tad investīcijas kultūras veicināšanas, pat vairākas kustības Latvijā, jo sieviete ir sociāli neaizsargātāka kā vīrieši, jo sieviešu vidējā darba samaksa joprojām tirgu ir mazāka vidēji kā vīriešiem, un arī sieviešu vidējais apdrošināšanas stāžs, darba stāžs, ir īsāks kā vidēji vīriešiem. Un šīs ir arī tās divas lietas un tie divi apsvērumi, kas faktiski ir sekas tam, ko mēs redzam, ka sievietes mazāk krāj un mazāk varbūt par šo domā. Man bija patiesas prieks vadīt šo pasākumu un būt kopā ar tik daudz spēcīgām, zinātkārām un iedvesmojošām sievietēm. Tā bija diena, kas atgādināja, mēs visas esam ceļā, un katrs solis uz priekšu ir mūsu mazā uzvara. Es gribēju par tevi parunāt arī par to briedumu pārmaiņām tīri fizioloģiski. Vai tu jūti kaut kādu to slēdzīti pārslēdzamies, tās 40 plus vai 50 plus, ka tu sajūties citādāk? Es nezinu, vai par to sajušanos citādāk, bet ka ir zemē beigais pievilkšanas spēks, to gan es sajūtu, bet tas arī nav mans joks. Bet man viņš ļoti patīk, ka tu saproti, ka tev tas viss ķermenis tā lēnām slīkst uz leju. Tīri fiziski viņš tā. Tu to novēro sevi. Jā. Bet kā tev ir to pieņemt? Neskatīties spogulī vai paskatīties spogulī retāk. Tas palīdz? Jā.
Varbūt ir sevišķi pēc dušas. Es baigi par to negruzos. Jo man liekas, tas ir tāds normāls process. Un katram viņš notiek individuāli. Jā, varbūt kāds varētu teikt, ka es varētu, pieņemsim, vairāk tur vingrot, lai sevi uzturētu fiziski labā formā, vai neēst ceptus kartupeļus un maizi. Bet man liekas, ka es esmu nopelnījusi sevi palutināt. Ar ēst to, ko es vēlos ēst, vai ēst to, kas man garšo. Protams, ne jau visu laiku štopēt kūkas vai ceptos kartupeļus, bet ne jau tā, ka pārtika no vienas salāta lapiņas dienā un pilas ūdens. Tas par līdzsvaru. Par līdzsvaru. Varbūt tu esi atradusi vēl kāds veids, kas tev palīdz sevi atbalstīt tajā pārmaiņu periodā. Labi, viens ir mērenība ēšanā. Kustības. Es baigi neesmu par to pārejas periodu vispār kā tādu domājusi, jo ja man būtu, es pieļauju, ka ja es par to sāktu domāt tā nopietni, pa īstam, es pieļauju, ka es sev radītu vienu lieku problēmu. Un tad man būtu jārisina, kā tikt no tā visā ārā. Tāpēc tu neskaties spogulī. Tāpēc neskatos spogulī. Viens no tādiem dāmas aksesuāriem ir mati, un es tiešām gribu izteikt komplimentu tev par taviem, par tavu drosmīgo frizūru, par taviem skaistajiem sirmajiem matiem. Paldies par matu biezumu un lielumu, un laikam vecākiem jāpasaka paldies, tas ir ģenētiski. Jā. Kā tu nonāci līdz tik tādām drosmīgām pārmaiņām? Jo es tev atceros ar tādiem tumšiem, man šķiet, gandrīz melniem matiem, un pēc tam košiem, jā. Tur bija tā, ka es pēc būtības šat tad esmu ļoti slinka. Un tanī brīdī, kad es piefiksēju, ka man mati sāk sirmot un nopietni sirmot, man vienkārši apnika reizi 2 nedēļās krāsot ciet sirmo celiņu. Un es vienkārši izdomāju pamēģināt, kā tas būs, ataudzēt garus sirmus matus. Un tad viņi kaut kā nāca modē, un es nokļuvu kaut kādā tādā modes matu ikonas statusā ar saviem matiem. Pagaidām jūtos ļoti labi. Vai tas mainīja kaut ko tavā sajūtā? Man vienkārši patīk, kā man viņš šobrīd izskatās. Man tas liekas, kā lai saka, tas man piešķir kaut kādu tādu, tāpēc, ka neviens nespēja noticēt, ka tiešām tie ir mani īstie mani dabīgie mati, kādi viņi tagad ir, un man tas patīk. Tas varbūt kaut kā liekas dīvaini no malas. Santas Dīdžus bagātīgie sirmie mati patiešām ir dāmas cienīgi, un es pilnībā viņu saprotu, jo arī man vislabākā sajūta ir tad, kad mani mati ir sakopti un skaisti. Frizieru apmeklējums man vienmēr ir svētki. Arī šodien pirms filmēšanas devos pie savu uzticamā friziera Andra Kačanovska, kurš manus matus pazīst jau daudzus gadus. Viņš vienmēr zina, kā radīt to sajūtu, ka viss ir tieši tā, kā vajadzīgs. Čau. Čau, Vāri. Čau. Paldies tev, ka tu man palīdzi sagatavoties manam pirmajam raidījumam. Es tev savulaik palīdzēju trenēt. Tā kā tu trenējies par frizieru vēl tikai būt. Jā. Jā. Bija visādi, bija raudāšanas, bija tā, ka uz skolu negribējās iet. Bet tas bija pirms cik gadiem? Vairāk kā 32 gadu. Tu 32 gadus esi frizieris. Fantastiski. Redz, mums raidījums ir tā mērķa auditorija 40+. Zin kā, tur ir tik daudz mīti, man šķiet, ap matiem, kas ir. Zin kā, ka, piemēram, tas, ko es esmu dzirdējis, ka jo tev vairāk gadu, jo tev īsākus matus vajag, tā ir? Tā nav, protams. Tas viss ir atkarīgs no personas, no matu kvalitātes, no dažādiem aspektiem, bet jā. Tagad tu pateici, par ko būs raidījums, un sāk gatavoties par tiem mītiem. Es biju šokā par to, cik daudz to mītu arī ir. Tad ir vēl tas mīts par to jaunu mēnesi un vecu mēnesi, kurā tur griež. Man šķiet, ka, ja tu griezi tur jaunā mēnesī, tad ātrāk attaug. Arī tam nav īsti zinātniski pamatojumi. Ka tad, ja tas tā būtu, tāpat, ja būtu tableti pret sirmiem matiem vai pret matu izkrišanu, tad visdrīzāk es to zinātu.
kamēr tu man loko matus, es tev parādīšu vienu bildi. Tu atceries šo bildi? Pirms kaut kādiem gadiem 5, tu baigi neesi mainījies. No tā arī ne tikai blondi. Ja? Tikai blonda. Ne, labi, manā gadījumā tā realitāte ir tāda, ka bija tie sirmie mati. Kāpēc vispār mēs nosirmojam? Mēs sirmojam, tā ir mata anatomija. Noteiktā vecumā ķermenis pārstāj izdalīt melanīns. Ir tāda lieta, kas nosaka matu krāsu. Un tad vienkārši valodā sakot, tas ir matu pigments. Vienkārši ķermenis beidz ražot šo pigmentu, un mēs kļūstam pamazām sirmi. Cits straujāk, cits mazāk straujāk, cits agrāk. Tam nav viena iemesla, tam arī nav viena pretlīdzekļa. Nu, zināt, šeit atkal ir visādi mīti, lūk, ja, par to, kāpēc cilvēks sirmo, cik ātri cilvēki var nosirmot, bet... No stresa es esmu dzirdējis. Stress ir viens no tādiem mītiem, kāpēc cilvēks nosirmo, bet ir viena lieta, kurai nevar nekādīgi nepārkārt neapkārt, tāpēc tā ir ģenētika. Ja tev ģenētiski ir ielikta programma, tā kā datorprogramma, ja tev ir ielikta, ka tu paliec sirmi, tad tu paliksi sirmi vienalga. Tas, ko es biju dzirdējis jau pasēn, ka jo vairāk tev to gadu ir, jo vajag gaišākus matus, lai tā seja neizskatās tik drūma. Zini kā, nē. Es teikšu, ka nē, pēc ka, paldies Dievam, ir lūk šī skaistumkopšanas industrija. Man nāk pāris dāmas, 70 plus, pilnīgi sirmiem matiem, un viņi krāso kraukļu melnas un tāda. Un tad, lūk, arī bija jautājums, ka varbūt pārējie tur, bet viņi izstāsta efektīgi, viņi riktīgi forši man tāda mudīga nāk, viņai ir tur brilles stilīgas un drēbes un tāds. Un tad liekas, ka tam cilvēkam piestāv pilnīgi tie tumšie mati. Un ir jāklaus tas savs frizieris. Ir jāklaus. Un man patīk viena frāze, ko es atceros kaut kad es no tevis dzirdēju, ka nav nekā skaistāka par veseliem matiem. Koptiem, jā. Ar veseliem koptiem matiem, jā. Tad par pārtikas produktu lietošanu, skaistumkopšanu. Nē, nu visādas majonēzes, maskas un olu maskas, un kas tur vēl? Lielāka jēga no olas būs tad, ja tu viņu apēdīs, nevis, ja tu viņu smērēs matos. Pilnīgi noteikti. Es esmu savulaik mēģinājis, bet tas bija tik, tā sajūta bija tik rūpīgi pretīgi. Es esmu pamēģinājis. Vārds, jā. Bet tas bija sen. Man sanāca vienreiz saruna ar grimmētāju, kas teātrī strādā, un viņa teica, ka, ja tev ātri jāizvēlās starp make-up vai frizūru, nu tā, ka tev nav daudz laika, tad saved kārtībā matus, izmazgā matus. Es pilnīgi piekrītu. Jā. Nu, re, superīgi. Nu, super. Paturpinot to mūsu pusmūža tēmu, tev neviens nespēja noticēt, ka tev ir 50 gadu, tad jautājums... 53. 53, tagad jau 53. Tad kā tu to dabū gatavu? To, ka tu izskaties tik jauneklīgi, kas ir tavi tie skaistuma rutīnas, skaistuma noslēpumi? Ūdens, duša, karsta, augsta. Ūdens iekšīgi un ūdens jā. Un krāsojos tikai pēc ļoti lielas nepieciešamības. Nu, tas nozīmē darbā. Teātra aktieri taču tik daudz nekrāsojas kā parasti aktieri, vai ne? Jā. Tur nav tās biezās grimma kārtas. Tad tāpēc. Jā. Nu, ir tāds viens brīnišķīgs stāsts, nu, varbūt kāds zina. Man uzaicināja uz kino provēm, un es iestūķējos meitas kleitā, un viss te ir tā forši, un no vidukaļa atkal viss tur tā, bet tur tas zvaniņš ir tāds, ka tur neko neredz, viss baigi labi. Aizeju, un tur tas vecuma cents bija no 50 plus tieši. Man bija kaut kāds 50 tieši palikuši. Un es aizbraucu uz to filmas castingu, un ieeju iekšā, un saku, labdien, un pirmais jautājums, cik jums ir gadu? Es saku 50. Viņi skatās uz mani. Es jau saprotu, nu, laikam jāsaka au revoir un iet prom. Nu, bet neko viņi turpina. Es nolieku somu, pagriežās. Nē, nu, cik jums ir gadu? Es saku 50. Jau nostājos tajā laukumiņā, kur būs jāprovējās. Nē, nu, cik jums ir gadu? Es saku, pasi man nav līdz, bet man ir līdz braukšanas apliecība un rādu viņiem. Man ir 50 gadu. Un te atkal man laikam jāpateic ar gēniem, ka, nu, tanī tos 3 gadus atpakaļ visticamāk, man to vecumu, neizskatos es uz tiem 50. Un tanī brīdī man vajadzēja pateikt, nu, labi,
uz redzēšanos, es saprotu, ka es tajā pēc vecuma grupas 50 līdz 60, es neatbilstu tam. Protams, ka viņi man nepaņēma. Un tā nav vienīgā reize, kad, teiksim, ejot uz kino provēm, ja ir tur tas vecuma cenas no 50 līdz 60 vai no 40 līdz 50, man izfutbolē ārā. Tāpēc, ka, vizuāli, vēl neizskatos. Bet, kā saka, nekas jau nav aiz kalniem. Uz cik gadiem tu jūties, Sandra? Uz 50. Uz 50 tu jūties? Pirms mēs veidojām raidījumu, mēs aprunājāmies ar dāmām 40 plus, un dažas teica, tās, kurām smagāk ir pieņemt, jaunietē, 40 plus, teica, kurām ir grūtāk pieņemt to viduspārēju. Viņas teica, tā sajūta, bet vai pēc tiem 40, 50 vai 60, vai tur būs dzīve forša? Bet ko viņas ar to domā? Vai tur būs forša dzīve? Kas ir tas, ko, vai ir dzīve pēc 60, 70, nevarēs vairs aiziet uz diskotēku ar jauniešiem. Aizēj ar tiem jauniešiem uz diskotēku, tur 18, U18. Ej tu arī tur, neskaties, ka viņus tev skatās. Tante atnākusi. Tev tas ir baigi svarīgi, ko apkārt. Man liekas, ka jā, man viegli pateikt. Man viegli pateikt ir, jo mēs baigi, man liekas, ļoti daudz domājam, ko apkārtējie padomās un kā vai es no malas izskatos pietiekami labi. Kā es gribu izskatīties no malas. Kas ir tie mūsu aizmirstie noslēptie sapņi? Uzvilkt košos plandošos svārkus, iespraust matos ziedu un saplūst flamenko ritmos. Sajust, ka dejot var arī ar sirdi, ka dejai nav vecuma, ja vien ir dzīva kaisla, prieks un mazliet drosmes. Un gal galā šeit var dejot bez partnera. Uz flamenko jau atnāka dāma ar savu pieredzi, ar savu skatījumu. Tikai varbūt dažreiz nedaudz kaut kādi dzīves apstākļi vai cilvēku viedoklis vai kaut kādas sabiedrības uzspiestās normas viņai ir likušas to dāmu sevī apslāpēt. Un tas, ko mēs redzam tieši flamenko nodarbībās, ka caur šo deju, caur šo sievišķību, caur šo te iespēju uzvilkt skaistu kleitu, ielikt matos ziedu, apgūt jaunas kustības, saprast, ka tu spēj dejot, ka tu vari dejot un ka tev ķermenī zūd kaut kādi šie te bloki, tad tajā brīdī arī tava iekšējā dāma iznāk ārā. Jo šeit tiešām atnāk sievietes pārsvarā ar pieredzi. Un, do, tre, tā kā tā, tā kā tā, tā kā. Vienmēr ir tās rūtas, jā. Bet mēs jau esam pieradušas. Un, do, tre, un, do, tre, un, do, tre, un, do, tre, un, do. Flamenko tieši ar to ir raksturīgs, ka to nedejo jaunas meitenes, jo viņām vēl nav tās bijušas sāpes un ciešanas un nav bijušas nekādas tādas lietas. Un tādēļ īstās flamenko dejotājs ir visas pāri 50 vispār, ka viņas zina, kāpēc viņas dejo un viņas to savu sāpi un visu to, kas ir sakrājies, izliek dejā. 1, 2, 3, 1, 2, 3, maiņa, grieziens, rokas grieziens ir es saprotu, sāku dejot un sāku mācīties jaunu deju šādā vecumā. Par dejotāju es nekļūšu, bet priek gan es varu sagādāt. Nevajag sev iedzīt bailes, ka tu nevarēsi uzreiz. Jā, rokas no sākuma neies kopā ar kājām, kājas vispār kaut ko darīs savu. Bet paejot drusciņi nelielam laikam, koordinācija izlīdzināsies. Un šis ir viena no metodēm, kā uzlabot tiešām labu koordināciju. Pirmkārt, tas ir, ka mums nevajag vīriešu šeit. Mēs neesam pa pāriem, mēs esam katra pa vienai un mēs dejojam sev. To vajag veselības dēļ, man to vienkārši vajag. Man vajag kustēties, izkustināt ķermeni, jo viņš ikdienā ir saspringts. Kur vēl var uzkrasoties, uzvilkt auskarus, kaut kādus svārkus un tādēļ. Nekur. Bet tajā brīdī jau, kad tu
izēja cauri laulībai, izēja cauri bērnu piedzimšanai, izēja cauri vienam darbam, otram darbam, kaut kādām izmaiņām savā dzīvē, varbūt kaut kādai tuvinieku zaudēšanai. Piemēram, mums daudzas meitenes ir tādas, kurām ir kaut kādas privātas traģēdijas arī notikušas. Tikai tajā brīdī tu saproti, par ko tad ir tas flamenko, par to tavu spēku pārvarēt šīs dzīves izmaiņas, dzīves grūtības. Un šobrīd es teiktu, ka svarīgākais ir tas, vai es spēju izvilkt šīs emocijas. Jā, jo mums, protams, latviešu sievietēm tipiski ir pieturēt sevī visu, būt ļoti tādām sabiedriski korektām, nevienu netraucēt ar savām emocijām. Jā, un tad šeit zālē mums uz vietas notiek šis darbs, izvilkt ārā šīs emocijas, parādīt viņas, pastāstīt, atbrīvoties no viņām un ietvērt to visu, protams, tādā baudāmā, skaistā formā. Un tur arī rodās šī flamenko garša. Acis vaļā, skatieni saķeras, mantoni, sapin bārkstis un vajag divu, lai atbrīvotu. Brīvība izvēles, sekot un spēlēt. Es atceros, tu ļoti aktīvi piedalījies šovā Dejo ar zvaigzni, man šķiet tāds bija tas nosaukums, un tu biji tikko laidusi pasaulē savu jaunāko bērniņu. Vai tas bija kaut kāds žūrijas spiediens, ka tev tika norādīts uz lieko svāru, un ka tagad tas jānodejo nost? Nē. Tur ļoti forši kaut kā sakrita tā dzīves puzle tā, ka viņi veidoja šo trešo šovu, piedāvāja man, un es sapratu, šitas ir, varēšu bez maksas nomest lieko svaru, nebūs jāiet uz svaru zāli, un tas tiešām bija tāds notikums, kur es apvienoju patīkamo ar liederīgo. Vai tev raksturīgi tāda kampaņa piegājiens? Es, piemēram, ņemu tur kaut kādas, izaicinājumu tagad mēnesi bez cukura vai 2 mēnešus kādu stingrāku diētu pamēģināt. Es domāju, ka jā, tāpēc, ka tas tevi, mans darba cikliskums ir tāds, ka, teiksim, pie jauniestudējuma mēs strādājam 1,5 mēnesi. Tas ir, tu saņem sevi un tu to izdari. Tas visticamāk, tas ir no darba, no tās darba specifikas tāds ietekme. Man vieglāk ir tiešām saņemties tur uz tur mēnesi darīšu tā, un tad arī tur izdaru. Par tām skaistuma lietām runājot, es klausos, ka tu esi tāda dabiskā skaistuma advokāte un tiešām arī to iemieso savā dzīvē. Bet kā tu skaties uz kaut kādām jaunajām, uz kaut kādu mākslīgo skaistumu, uz jaunām tehnoloģijām, kas tiek pielietotas, lai paildzinātu to jaunību? Tur ir, man liekas, vairāk aspekti. Pirmais ir finansiālais. Ir cilvēki vai dāmas, kuras tiešām to var atļauties. Tas ir ļoti forši, bet tad tas nākamais solis ir, vai viņām tas tiešām ir nepieciešams. Un ja viņām tas tiešām ir nepieciešams, tad to ir jādara. Bet viena lieta man ir skaidra, ja pieņemsim, ir jāņem tālāk kā plastiskā ķirurģija, jo ir jālabo kāds, tiešām defekts, tad tas ir jādara. Bet, ja tā ir kaprīze vai tāda sekošana modes tendencēm, tad es droši vien padomātu, vai ir vērts gulties zem skalpeļa tikai tāpēc, lai kaut kā, uzturētu savu statusu. Sejas ādas tonusa zudums, kolagēna samazināšanās un gravitācijas ietekme. Daudzas no mums to sāk pamanīt tā ap 40. Arvien populārāks un pieejamāks kļūst iespējas uzlabot izskatu un saglabāt jauneklīgumu ar plastiskās ķirurģijas palīdzību.
Tāpēc šodien kopā ar dāmu savos labākajos gados dodamies uz Dr. Mauriņa klīniku skaistajā Meža parkā. Vieta, kura skaistuma atjaunošana mīs kopā ar zinātnē un pieredzē balstītu veselīgu pieeju. Labdien! Labdien! Kristīne. Tātad, kas ir tās zonas, kas pašai ļoti nepatīk, vai tas, kas, ko gribās tos izmainīt? Pēdējos gados esmu pamanījusi, ka ir ļoti mainījušies tieši šī te zoda līnija. Viņa ir kļūsi zemāka, te ir izveidojušies iedobītes un maisiņi. Tas atsmu buldogu maisiņi, jā? Jā, un arī šī te kakla zona. Tas ir tas, ko no sāna varbūt var labāk redzēt. Un jā, tad šī zona ir tā, kas man pašai traucēja visvairāk. Un ko, man ir tā, ka skaidrs, ka tā varētu... Gribās šitā darīt vienmēr, vai ne? Jā, ka varētu tā. Tā ir tā. Tā ir tā galvenā zona, kas man traucē pašai. Un man droši vien, ka gribētos, lai tad risinājums ir tāds, ka tas tiešām ir risinājums, ka tas ir redzams risinājums. Nevis, kad ir tā kā, izskatās tā kā no atvaļinājuma atbraukus, bet tā kā patiešām tā kā labi izskatās. Labi. Tad tā būtība, ko mēs redzam, ja mēs sākam no apakšas pētīt jūs, ir šīs tad divas mazās kājiņas, tā mēs viņas saucam, jo viņas ir šī kakla platā muskuļa tādas izveidotas stiegri vai kājiņas. Ja? Tas nozīmē, ka šis kakla platais muskulis ir atdalījies viens no otru pusītes, un to, ko dara operācijas laikā, viņu sašuj, lai viņš tad veidotu tādu vienu kopēju klājumu. Šeit mēs redzam nedaudz šos te zemā pazodas taukaudus. Tos arī operācijas laikā izņem, lai viņš veido tādu smuku šo te līniju. Tālāk šie te vaidziņi būtībā nav nekas tāds slikts, jo viņi īstenībā ir tie audi, kas kādreiz bija šeit. Ja? Šādi ir tagad. Un šādi bija. Ja? Līdz ar to facelifta pamatdoma ir nevis kaut ko veidot, kas nav nekad bijis, bet būtībā atjaunot jūs atpakaļ. Jā. Līdz ar to faceliftu mēs parasti, jeb šo sejas plastiku, mēs veidojam no apakšas. Mēs ceļam kaklu, mēs ceļam šos vaigus, mēs ceļam uz augšu, vaidziņus šīs, un tad, ko vienmēr mēs rādam, ir šī ta zīmīte. Tas nozīmē, ka arī uzatstiņa daļa būtu jāpaceļ, lai šeit izlīdzinātu. Jums jau tā būtībā šeit ir ļoti labs piemērs, kā izskatās pacients, kuram ir uzacu noslīdējums un arī plakstiņu problēma. Ja? Tātad, ja mēs šīs te ārējo daļu paceļam, mums ir ļoti skaists atvērts skats, uzreiz tāds svaigumiņš, bet joprojām saglabājās šī te mazā plānā ādiņa. Līdz ar to tas ieteikums būtu blakus visam šim te faceliftam izkruģēt arī šo te ārējo daļu uzatstiņām un augšējie plakstiņi. Šī te problēma uzreiz, ko visas sievietes ienīst, atrisinās līdz, ko mēs audus noliekam atpakaļ savā vietā. Iespēju nudien ir daudz, ko sievietes var ar savu sejas ovālu darīt kopā ar prasmīgu ķirurgu. Atjaunot sejas formu, pacelt kontūrus, bet tās ir jāizvērtē rūpīgi ar speciālistu. Tas ir tāds 3 trīnieku likums. Pirmās lielākā tūska, lielākie zilumi parādīsies apmēram 3. dienā. Tas būs tas pirmais biets, ko parasti visi 2. dienā vēl ļoti priecājas, cik man maz ir zilumu un nav jau nemaz tik traki un nav nemaz tik briesmīgi, un tad atnāk šī 3. diena un ir viss. Un tu izskaties pēc tādu pilnmēnestiņu vēl ar zilām skaistām acīm, ja? Un tad ir tā, pavisam briesmīgi, ja? Tātad nākošais trīnieks ir tajās 3 nedēļas. Un kas ir šajās 3 nedēļas? Šajās 3 nedēļās no tā smukā mēnesiņa jūs lēnām paliekat par to cilvēku, ko jūs redzat sev apkārt ir cilvēki, jums nebaidīsies. Ja? Skaitās, ka 3. nedēļas beigās jūs varat sākt plānot iešanu uz darbu, atrasties sociāli aktīvu dzīvesveidu, vest. Vienīgais, kas jūs tā kā priekš citiem mazliet nodos, ja jūs aiziesiet un nepiekrāsosiet nedaudz tās rozā rētiņas, tad visi uzreiz, kaut kas ir. Bet būtībā ir tā, ka tās 3 nedēļu laikā izzūd zilumi un izzūd tūska.
Tas, kas nepazūd, ir tā sajūta jūsējā, un tas ir tas 3. trīnieks. Būtībā līdz tiem 3 mēnešiem vēl diezgan aktīvi viss kaut kas notiek, un pacientam ir jārēķinās, ka būs notirpums šajā zonā. Kāds vēl kaut kādā 2. mēnesī saka, es tā īstu ausļipiņu nejūtu vēl, viņa tāda kā manējā, bet tomēr ne manējā, viņa kaut kur ir. Vizuāli, priekš citiem cilvēkiem jūs izskatāties labi. Un mūs jau, protams, interesē, kādas sejas un ķermeņa plastiskās operācijas šobrīd ir vispopulārākās Latvijā, īpaši sievietēm 40+. Vislielākais pieprasījums mūsu kontinenta pusē ir, es negribu izskatīties pēc Gurčenko un Pugačovs. Var uztaisīt tā, lai tā nebūtu, ja? Jo tā lielākā baila ir no tādas pārspīlētības, no tādas ļoti mākslīgas izskata kā tāda. Tā tendence iet uz to, ka es gribu izskatīties savā vislabākajā versijā, joprojām pēc sevis, ne pēc kāda cita. Jautājums, vai šādu pašu efektu var iegūt ar kādām citām metodēm? Nē. Jo jebkas, ko mēs darām, atstāja savas sekas. Tā ir dzīvē un tā ir arī medicīnā kā tāda. Labs speciālists, kā piemēram labs kosmetologs un labs dermatologs, vienmēr jums teiks, šeit es tev varu palīdzēt, un šeit ej jau pie ķirurga. Nav vērts testēt daudz un dažādas metodas un informācijas, ja mēs spogulī zinām, ko tieši mēs gribam tur ieraudzīt. Ja tu varētu iedot vienu tādu praktisku, uzdevumu mūsu skatītājām 40+, ko varbūt paveikt, izdarīt vai pamēģināt, lai tā dzīve būtu tāda piepildītā, kas tas būtu? Piemēram, atkal tas pats, ja tu izej no mājas vienmēr pilnīgi perfekti un sakrāsojusies, pamēģini iziet no mājas trenūzenēs un nesakrāsojusies. Tev neuzrunās ar jautājumu, vai tev viss kārtībā, vai tu esi vesela? Bet ja tev arī uzdos, tas būs tik brīnišķīgs mērķis, jā, es jūtos ļoti labi. Vai, piemēram, nē, piedodiet, es šodien pirmo reizi pamēģināju, un jūs pievērsāt man uzmanību. Tas jau ir... Pamats sarunai. Tas pirmkārt pamats sarunai, man liekas, otrkārt tas ir tāds ekstrēms izaicinājums, vai es to varu, un ko tas man dod. Jo var būt, ka tiešām nevajag iet ārā no mājas trenūzenēs un nesakrāsojušam, bet varbūt, ka tas iedod, es arī šādi jūtos ļoti labi. Un tad paliks tā sapucēšanās, paliks kā par tādu īpašu notikumu. Nevis visu laiku būt. Tas ir, varbūt, ka tas ir tā kā noņemt masku, ko tu esi ikdienā pieaudzējis tajā dzīves laikā klāt. Kāds tu esi? Atkal atgriežamies. Mēs atgriežamies pie tā. Kāds tu esi, tu pats? Mīļā Santa, paldies tev, ka tu atnāci šodien ciemos. Un mums tev sirsnīgs dāvanas no mūsu sadarbības partneriem, no Rīga Plaza un no Tejas Lloyd. Teja ar maģijas pieskārienu varēs izbaudīt. Un vēl dāvanas Santai no Santas. Žurnāla Santa abonements veselam gadam. Man patīk tas, ko tu teici par to maskas noņemšanu, jo tas ir tieši tas, kāpēc mēs veidojam šo projektu. Palīdzēt dāmām noņemt tās maskas, dzīvot bez maskas, iemācīties dzīvot bez maskas un atrast tajā prieku un baudu.